Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. Informācija grib būt brīva. Uzticamība, profesionalitāte, attīstība, vienkāršība, rezultatīva sadarbība un atvērtība – tās ir 6 pamatvērtības, uz kurām Latvijas valsts radio un televīzijas centrs šodien balsta savu darbību. Lai gan pašos pirmsākumos LVRTC uzdevums bija tikai radiosakaru un radiofona darbības nodrošināšana, šodien uzņēmums ir kļuvis par neprivatizējumu valsts kapitālsabiedrību, kuras misija ir gādāt, lai ikvienam valsts iedzīvotājam būtu iespēja droši un ātri saņemt un pārraidīt informāciju. Latvijas valsts radio televīzijas centrs kā valsts kapitālsabiedrība jau 90 gadus darbojas ar viena būtiska mērķa, lai nodrošinātu masu saziņas līdzekļus visiem Latvijas iedzīvotājiem. Mums ir augstākais televīzijas tornis Eiropas Savienībā un 32 torņi un masti visā Latvijā. Mums ir vairāk nekā 3000 km garš optisko kabeļu tīkls. Ja savienotu visas kabeļu dzīslas, tās 4 reizes apvītu mēnesi. Ātrums, ar kādu Latvijā spējam pārraidīt datus, ir viens no lielākajiem pasaulē. Gadu gaitā ir būtiski paplašinājies uzņēmuma pārziņā esošo pakalpojumu klāsts. Šodien LVRTC nodrošina nevien televīzijas un radio apraidi, torņu, mastu, kā arī datu pārraides infrastruktūru, bet arī ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakartīklu izveidu un uzturēšanu, vienu no Baltijā modernākajiem un drošākajiem datu centriem. LVRTC ir Latvijā vienīgais uzticamais certifikācijas pakalpojumu sniedzējs iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju droši, ātri un ērti kārtot darījumus un parakstīt dokumentus attālināti. LVRTC ir izbūvējis maģistrālo optikas tīklu, kas devis iespēju virknei telekomunikāciju operatoru izmantot Latvijas teritoriju datu tranzītam, tādējādi uzskatāmi iezīmējot Latviju globālajā datu pārraides kartē. Projekta nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos ietvaros LVRTC visā Latvijā ir izbūvējis platjoslas optiskā interneta infrastruktūru, kas kļuvusi par nozīmīgu mugurkaulu digitālās plaisas mazināšanai reģionos. LVRTC un tā darbinieki ir bijuši nozares pionieri daudzos Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības procesos. Uzņēmums vienmēr ir apvienojis tehniski radošas un izcilas personības, bez kuru radošās iniciatīvas ne pirms 90 gadiem, ne arī šodien nebūtu iespējami tik iespaidīgi sasniegumi. Bez pamatiem nav mājas, un es gribētu teikt, ka bez LVRTC nav arī brīvas saziņas. Tehnoloģija, protams, viņa ir roku rokās ar sabiedrības attīstību un notikumiem vispār sabiedrībā. Šodien šāda tehnoloģija attīstība šķiet pašsaprotama, un pat vēl vairāk. Informācijas tehnoloģija lietotāji ikdienu pieprasa, lai elektroniskie sakari būtu vēl ātrāki, vēl inovatīvāki. Un tieši šādos straujas tehnoloģiskās attīstības apstākļos uz to raugāmies tāpat kā pirms 90 gadiem nodrošinot pirmo radio pārraidi Latvijā, kā uz līdzekli, lai ikvienam nodrošinātu demokrātiskas valsts pamatvērtības, spēju brīvi sniegt un saņemt informāciju, būt drošam, ka informācija tevi sasniegs arī kritiskos brīžos, būt brīvam, kārtojot darījumus jebkur, kur vien pieejams internets, un būt pirmajam informācijas pārraidīšanā un saņemšanā.